Tas ir mūsu termostāts, kurā mēs audzējām tā saucamās audu kultūras. Un šajā sakarā mēs strādājam ar ļoti dažādiem objektiem. Tajā skaitā viens no mūsu iecienītākajiem objektiem un izpētes mērķiem ir lini. Lini. Riktīgi latgalisks pētījuma objekts. Tieši tā. Šobrīd mums notiek ļoti interesants pētījums, un mēs skatāmies uz to, kā dažādas nanodaļiņas ietekmē augu šūnas attīstību. Un mēs mēģinām no šiem te mazdiferencētām šūnām, ko sauc par kaulusiem, iegūt tā saucamo somatiskos embrijus un pēc tam izaudzēt augus ar tādu domu, kad šie augi būs ar paaugstināto mainību. Viņi būs ātrāk izmantojami selekcijas procesā, kā tādu papildus vielu. Mēs tur pievienojām klāt dažādas nanodaļiņas. Un tas ir zelta nanodaļiņas, sudraba nanodaļiņas un cinka oksīda nanodaļiņas. Visi tie galvenie vērķi jūsu laboratorijās ir tieši tikpat galveni kā citās universitātēs šobrīd Eiropā, vai ir vērts tagad vienam latgaļu jaunietim skriet pāri kontinentam un meklēt kaut kādu Sorbonu vai kaut ko citu, jo viņš patiesībā to visu varbūt tepat blakus var, tā teikt, 3. stāvā Daugavpils universitātē. 4. Nu labi, lai nāk uz 4. Šeit ir viss nepieciešamais aprīkojums, kas varētu ieinteresēt jaunu cilvēku un veikt tieši tādus pašus pētījumus tādā līmenī un izmantojot tādu pašu aprīkojumu. Un varbūt dažreiz pat mums ir tāds aprīkojums, kurš nav vēl pagaidām nekur citur. Ja? Tā kā šajā ziņā mums visas iespējas šeit ir uz vietas. Pēdējo gadu laikā mums ir krietni pieaudzis studentu skaits, kuri vēlās studēt tieši bioloģiju, piemēram. Un es domāju, ka tas viens no tiem objektīvajiem iemesliem, kāpēc tā tas ir noteikti šīs aprīkojums.